Iedzīvotāju labklājības palielināšana ir viena no Latvijas prioritātēm. Kā to izdarīt un kādi ir instrumenti, vārds Eiropas parlamenta deputātam Krišjānim Kariņam. Vērojot drusku no malas, var teikt, ka valdībā ir aizsākusies diskusija īsti laikā. Ja valdība pēdējos 3-4 gadus bija spiest aizņemties no tautas, lai pārvarētu krīzi, tagad valdībā pēdīgi runā par to, kā tautai atdot. Proti, kā atdot to naudu, kas ir no tautas aizņemta, lai tik laukā no krīzes. Proti, ir runa par nodokļiem. Šobrīd valdība ņem no cilvēka kabatām naudu nodokļu formā savām vajadzībām. Valdībā tagad runā par to, kādā veidā varētu ņemt mazāk naudas no cilvēku kabatām. Ņemot mazāk naudas no cilvēku kabatām nozīmē, cilvēkiem ir vairāk naudas, labklājība ceļas uz augšu. Konkrēti viņi runā par neapliekamo minimumu, paaugstināt to naudas summu, kas paliek nodokļu neskārts katram strādājošam. Ja mēs padomājam mirkli, Latvijā ir faktiski skandaloza situācija. Mums ir tūkstošiem cilvēku, kuri godīgi strādā, maksā nodokļus, audzina bērnus, bet viņi dzīvo turpat nabadzībā. Tur ir skolotāji, tur ir ļoti daudz policisti, tur ir ļoti daudz medicīnas darbinieku. Šiem cilvēkiem nodokļu sistēma faktiski neļauj dzīvot tā, kā viņiem būtu jādzīvo. Paaugstinot neapliekamo minimumu, atstās šo cilvēku kabatās jūtami vairāk naudas. Kādas būtu reformas nepieciešams veikt nodokļu jomā tuvākajā laikā, tavuprāt? Manuprāt, šis ir tas galvenais. Valdībai ir jāpaaugstina neapliekamais minimums. Tas visvairāk skārs tos cilvēkus, kuriem nav vislielākās algas. Tātad turīgie ļaudis neizjutīs to labumu, bet mazāk turīgi ļaudis, īpaši tie, kas dzīvo turpat pie nabadzības, to ļoti varētu izjust. Šis, manuprāt, ir pats galvenais darāmais darbs. Pirms gada arī aizsāka visnotaļ svarīgas diskusijas par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu pārtikai, kur tas viss ir palicis un kā attīstījies. Manuprāt, šis ir tikpat aktuāli Latvijā šodien kā pirms gada. Mēs esam no retajām valstīm Eiropā, kur nav tā saucamā pazeminātā PVN likme pārtikai. Mūsu iedzīvotāji maksāja pa pārtiku pilno PVN likmu, kaut gan mēs esam no, diemžēl, nabadzīgākām tautām. Tādās valstīs kā Lielbritānijā vai Polijā vai Vācijā šīs likmes ir krietni zemākas kā Latvijā. Tātad, ja valdība vēl varētu pazemināt PVN likmu pārtikai, tas atkal atstāt vairāk naudas īpaši to cilvēku kabatās, kuri pelna mazākas algas. Viņiem jūtāmi būtu atspaids. Ja skatās uz citām valstīm, kuras valstis tu minētu kā piemēru tieši iedzīvotāju labklājības celšanai un no kurām arī varbūt Latvija varētu mācīties? Ļoti daudz labi piemēri, no kuriem mēs arī varam skatīties. Tātad, ja mēs skatāmies uz darbspēku nodokli, īpaši uz tiem darbiniekiem, kuri pelna mazākas algas, tad mēs redzam, ka Zviedrijā, kaut vai Lietuvā un Igaunijā, mūsu kaimiņu valstīs, šīs likmes ir mazākas, cilvēkiem atstāt ir vairāk naudas savos makos, valdība izņem laukā mazāk. Tas ir piemērs, kam mums būtu jāsako. Un no otrās puses Eiropā netrūks tādas valsts, faktiski retā valsts, kura nepazemina PVN likmu pārtikai. Ja šīs abas lietas darīt vienlaikus, tas reāli atslogot mazturīgo cilvēku makus, tas reāli paaugstināt mūsu iedzīvotāju labklājības līmeni. Lai šīs ieceres izdodas, jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu un pārēja tapusi sadarbībā ar lielāko un ietekmīgāko grupu Eiropas parlamentā ETP.